Kamēr benzīns maksā aptuveni 90 centīmus litrā un nākotnē tā cena varētu sasniegt arī lata robežu, autogāze ir uz pusi lētāka. Autonams piedāvā transporta līdzekļiem uzstādīt gāzes iekārtas tādā veidā, dodot iespēju braukt 2 reizes lētāk. Autogāze ir alternatīvs degvielas veids. Alternatīvais degvielas veids nozīmē braukt lētāk, braukt izdevīgāk un mazāk maksāt par degvielu ikdienā braucot ar automobīlu. Gāzes iekārta sastāv no vidēji 50 litru lielas tvērtnes, kas parasti tiek iemontēta autorezerves riteņu vietā. Gāze tiek padota uz motoru, kur tā tiek iesmidzināta tajās pašās vietās, kur benzīns, proti cilindros. Oriģinālās mašīnas iekārtas netiek ņemtas ārā un gāzes iekārta darbojas paralēli tām. Uzstādot autogāzi, uz instrumentu paneļa tiek pievienota vēl viena podziņa, kura rāda autogāzes atlikušo daudzumu un sistēmas statusu, proti, vai auto brauc izmantojot gāzi vai benzīnu. Tā ir kvalitatīvāka degviela, un tas nozīmē to, ka dzinējs varēs strādāt lietojot gāzi ar daudz kvalitatīvāku degvielu. Un dzinējam tas nāk tikai par labu, un dzinēja resursam tas nāk tikai par labu, un dzinēja kalpošanas ilgums ir lielāks. Autodzinēja iedarbināšanai tiek izmantots benzīns, bet tiklīdz motora temperatūra sasniedz 35 grādus, sistēma automātiski pārslēdzas uz gāzes režīmu. Ja autogāze beidzas, tad par to brīdina skaņas signāli un iekārta automātiski pārslēdzas uz benzīna režīmu, ļaujot transporta līdzeklim mierīgi turpināt ceļu. Jo vairāk ar auto tiek braukts, jo ātrāk gāzes iekārtas uzstādīšana atmaksājas. Ja automobīls nobrauc 2000 km mēnesī vidēji, tad faktiski pēc pusgadā iekārtas būs atmaksājušās un nākamie mēneši jau būs tīrais vinests. Jārēķinās, ka uzstādot gāzes iekārtu, degvielas patēriņš palielināsies par 15%, tomēr gāze maksā un nākotnē arī maksās uz pusi lētāk. Braukt ar autogāzi nozīmē ekonomēt ne tikai šodien, bet arī rīt, jo nenoliedzami tālākā nākotnē autogāze vienmēr būs pusi no auto degvielas cenas, kā benzīns un dīzeļdegviela, ko paredz arī Eiropas Savienības direktīvas. Autogāze nozīmē ne tikai ekonomiju, bet arī ekoloģiju. Ar gāzi aprīkotas automašīnas samazina izplūdes gāzes par 60 līdz pat 70%. Auto saražo par 12% mazāk oglekļa dioksīda, par 20% mazāk smieklu gāzi un par 60% mazāk tvanu. Mūsdienās autogāzes aprīkojums atbilst visām autoindustrijas prasībām. Un tas nozīmē, ka autogāzes šodien uzstāda arī pilnīgi jaunām automašīnām, un Eiropas tendences rāda, ka pilnīgi jaunas automašīnas, kas ir tikko iegādātas, jau ir aprīkotas no auto salona ar autogāzes aprīkojumu. Autogāze ir brīvi pieejama. Šobrīd to var uzpildīt 150 gāzes uzpildes stacijās visā Latvijā. Turklāt gāzes uzpildes staciju skaits nemitīgi pieaug. Gāzes iekārta tiek uzstādīta 1 darba dienas laikā. Garantijas laiks bez nobraukuma ierobežojumiem ir 2 gadi, tomēr aprīkojums kalpos vismaz 10 gadus un noteikti arī ilgāk.